Latvijā, es teiktu, ka dominējoši lielākā daļa no tiem ir Rīgā, ir 20,000 trešo valstu imigrantu. Nesaukšu uzvārdus, bet tā bija īstenībā vienkārši cilvēku čakarēšana un, es teiktu, melošana, jo viņi priekšvēlēšana periodā ar lielu entuziasmu nagloja tās zaļās skaistās patvērtņu zīmes pie patvērtnēm, sakot, ka tagad iet patvērtne. Un es, kad apbraukāju, tad, tur ir bēda ielē. Tas ir pilnīgi šausmas. Tātad tas ir fakts, ka 50% konkrēti šajā skolā, es negribu varbūt vispārināt, līdz tam mēs vēl tiksim, bet konkrēti šajā skolā ir 50%, kas vispār nesaprot latviešu valodu 6. 9. klase. Tad paskaidro vēlreiz, varbūt saprotamāk un vienkāršāk, kāpēc Rīgā jā un valstī nē. Pareizāk sakot, tieši jautājums par to, kāpēc tad Rīgā tomēr strādāt kopā ar tiem, kuru ideāli un uztvere par varu vispār ir konceptuāli kardināli atšķirīgi no Nacionālās apvienības. Un turpinot mūsu sarunas ar Nacionālās apvienības politiķiem, gan kā atskaiti mūsu vēlētājiem, gan kā ieskatu tālākajās darbībās, esam aicinājuši šodien uz sarunu Nacionālās apvienības Rīgas domas deputātu, Drošības un kārtības komitejas vadītāju Ģirtu Lapiņu. Sveiks! Sveiks! Sveicināt, dārgie skatītāji! Paldies par iespēju aprunāties! Patīkam satikties, patīkam runāt ar dombiedriem, stāstīt iedzīvotājiem, bet konteksts jau nav nemaz tik patīkams un nav tik iedvesmojošs un proti kaimiņu zemē karš iet jau 4. gadu. Karš, kurš tā vai citādi skar visu pasauli un mūsu, protams, diezgan pamatīgi. Un pirmā sarunas tēma, par kuru mēs nevaram nerunāt un kas ir izskanējusi gan Latvijas, gan Skandināvijas, gan Eiropas, gan, protams, Rīgas kontekstā pēdējā laikā un kas ir daļa no šī kara. Mēs to saucam par hibrīdu karu, saukt var kā grib, taču tā ir migrācija. Atgādināšu, Skandināvijā daudzus gadus un pat gadu desmitus migrācija ir bijusi diezgan brīva. Un, ja pameklēsiet, jebkurš pameklējot internetā, var atrast skandināvu valsts vīru secinājumus par to, kādas sekas ir šai nekontrolētai migrācijai. Diemžēl ir tā, ka mūsu migrācijas politika pēdējos gadus ir bijusi salīdzinoši bezzobaina, un piekritīšu iepriekšējā intervijā Artūra Butāna teiktiem, ka būtībā migrācijas politika Latvijā nosaka, diemžēl, migranti. Nacionālā apvienība, acīm redzot, lielā mērā dēļ tā, ka iedzīvotāji arī ir sajutuši esošās varas nespēju vai nevēlēšanos attiecīgas problēmas risināt, ir devuši Nacionālajai apvienībai mandātu lielāku. Pašvaldībās mūs ir ievēlējuši vairāk nekā iepriekš, tā skaitā Rīgas domē. Un kaut arī Rīgas domē nav ne armija, ne robežsardze, tomēr Rīgas domnieki redz, kas notiek Rīgas ielās, redz šo migrācijas apjomu, un tāpēc salīdzinoši nesen mūsu vicemērs deva laiku legāli nelegālajiem migrantiem, kas nodarbojas ar nelegālu nodarbinātību, iespējams pamest Rīgu un vēlams arī Latviju. Tāpēc kurš vēl cits par šīm lietām varētu Rīgas robežās labāk zināt, kā Drošības un kārtības komitejas vadītājs. Tad lūk, pirmais jautājums, laikam no garā ievada ir jau skaidrs. Stāsti, ko darīsim migrācijas labā, kur ir tik tā lielaista? Varētu teikt, ka šobrīd iespējams tāpat ir lielākā problēma šobrīd, jo tikai mazliet tas informatīvais rāms ir tāds, ka tie oficiālie dati ir tādi, kas jāsaprot katram skatītājam, un to es visur atkārtoju. Šobrīd pēc oficiāliem datiem Latvijā, es teiktu, ka dominējoši lielākā daļa no tiem ir Rīgā, ir 20,000 trešo valstu imigrantu, un tie ir nevis šķietamība, nevis tādā ziņā, ka man šķistu vai tā, bet tie 20,000, vairāk kā 20,000 trešo valstu pilsoņi, tātad runa ir par Indiju, par Uzbekistānu, Taģikistānu, Pakistānu un pat Afganistānu. Šīs ir tās valstis, un šeit mēs nerunājam uzreiz, izslēdzam no šīs jautājuma konteksta, mēs izslēdzam ārā Krievijas iedzīvotājs, kas ir ar, varbūt pat visu mūžu nodzīvojuši, bet ar Krievijas pasēm, un izslēdzam ārā no konteksta arī Ukrainas bēgļus, karš beigsies un Ukraiņa atgriezīsies. Bet ir šie 20,000, un tas varētu pat teikt mazliet jau traģiski ir tas, ka viņi eksponenciāli pieaug. Tātad, ja mēs paskatāmies tos pašus statistikas datus 15.
gadā, 2015. gadā, tad viņi bija vairākas reizes mazāki. Un tad ik pa 5 gadiem viņi burtiski tā kā dubultojās, un mēs pat varētu sagaidīt, ka, ja nekas mēs izliktos, ka problēmas nav, tad pēc vēl 5 gadiem tie būtu jau 50,000. Un tad padomājiet, Rīgā 50,000, tad katrs 10. jau ir no Pakistānas vai Uzbekistānas. Un vēl jāsaprot tīri, lai nofiksētu to faktus, ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad lielākās divas šo 20,000 grupas, tie ir Indija, un viņi primāri ir kā caur studentu vīzām ir ieradušies šeit, un ir uzbeki, kas lielākoties ar darba vīzām ieradušies. Tātad šīs ir tās divas lielākās grupas. Un tad, ja mēs šķetinām šo tālāk, protams, mēs par šo vienu varētu parunāt pusstundu, bet tā problēma ir tāda, ka šeit mēs nerunājam par tiem nelegāliem imigrantiem, kas ir ielauzušies pāri robežai. Tātad viņi ir, bet tā ir, negribu teikt mikroskopiski, bet ļoti maza daļa. Varbūt tas ir, piemēram, 1000, piemēram, varbūt 500. Viņi ir ļoti, ļoti maz, bet lielākā daļa šeit ir ieradušies, kā es saku, kā kungi ar lidmašīnu, viņi izkāp ārā lidostā, dodās studēt. Viņi samaksā 1000 eiro augstskolai, ir tāda augstskola kā ISMA, šis ir tas viņu biznesa īstenībā, un viņi pelna, mēs sarēķinot, sanāk vairāk miljoni, tātad viņi it kā mācās, viņi nomācās 1 semestri vai 2 it kā uz papīra, un tad viņi beidz mācīties. Problēma ir tajā, ka viņiem tīri teorētiski pēc tā 1. semestra vajadzētu, zust termiņu uzturēšanas atļaujas, zust pamatam, juridiskajam pamatam uzturēties Latvijā. Bet problēma ir tāda, ka tad, kad viņiem beidzās studiju vīzas, viņi ieintegrējās vietējā sabiedrībā, savā indiešu vai uzbeku tādā komunā, un viņi pārformējās no studentu vīzas uz darba vīzu, un uzkrājās šeit. Un tā problēma ir arī tajā, ka tad, kad viņiem zustu tas pamats, tad problēma ir PMLP, pilsonības migrācijas lietu pārvalde. Teorētiski viņiem vajadzētu, rekur zūd pamats, viņi uzreiz painformē policiju, un viņi to arī dara, un tad, es burtiski pirms 1 nedēļas biju aizbraucis ciemos un tikos ar robežsardzi. Rīgas pārvalde, tātad, atkal izslēdzot robežsardzi, ko mēs varam iedomāties robežsargāšanu, bet runājam tikai par Rīgu. Un tas, kas bija tāds ar pluszīm, ko es varu teikt, man ļoti patīk, kad robežsardze, viņi intervē cilvēkus lidostā, un viņi tomēr aiztur mazliet. Tā kā ielido cilvēks Rīgā, un ja viņš nav spējīgs angļu valodu atbildēt angliski, tad kas tu pa studentēsi? Tu taču nestudēji šeit indiešu vai, Pakistānas valodā vai arābu valodā. Viņi sūta atpakaļ. Tas ir pozitīvais. Bet negatīvais ir tas, ka es nesaukšu cilvēku skaitu, kas tur strādā, jo tas varbūt ir konfidenciāli, bet viņi ir ārkārtīgi maz, un tad, kad viņi saņem signālu, kad šim zudus pamats, viņi aizbrauc uz turieni, viņi pieklauvē pie tām durvīm, un saka, varbūt tur, Ahmeds šeit ir, neviens neatbild. Viņi saka, labi, viņi vēl pazana darba vietai vai izglītības iestādi, viņi saka, nē, mēs tā kā neko nezinām, un visu, un ar to arī tā meklēšana beidzās. Un tad, ja mēs, tīri tā, šobrīd spekulēju, man nav precīzi dati, bet es teiktu, ka, piemēram, pēdējo 10 gadu laikā, man šķiet varētu būt cauri Latvijai iegājuši, 50 līdz 100 tūkstoši, kas ir iegājuši, un tad pazuduši no radariem. Viņiem vairs nav pastāvīgā uzturēšanas atļauja vai termiņu uzturēšanas atļauja, viņiem nekas tāds nav, bet viņi pazūd. Lielākā daļa, protams, paldies Dievam, aizbrauc uz Eiropu, bet daļa arī tikpat labi pāriet dzīvot uz blakus māju, jo reidi kā tāda nenotiek. Tieši pie Rīgas stāsta, tad mēs saskaramies ar tām sakām, tātad tas, kāpēc mēs to tēmu aktualizējam. Tāpēc, kad mēs uz ielas vienkārši redzam vairāk viņus, viņi ir pamanāmi, ir apkājums, kur viņi nav redzami, ir apkājums, kur viņi ir pat ļoti redzami. Es dzīvoju Mežciemā, tur ir tāda Maksima, kas ir tuvākā vieta muceniekiem, un tad viņi tajā, piemēram, Maksimā, diezgan liels, visas ģimenes un tā tālāk, un mēs vienkārši redzam, ka viņi eksponenciāli pieaug. Mēs redzam to, ka sociālos tīklos sievietes saka, man ir bailes iet pa Baronu ielu, tur stāv bars ar indiešiem vai vēl kaut ko, un cilvēki ir mazliet sabijušies. Uzreiz saku, tas nenozīmē, ka ir milzīgi pieaudzis noziegums skaits, bet vienkārši tas, ka šie cilvēki ir un mums varbūt ir stereotipi, mēs baidamies, un mums ir kaut kā jāadresē, un tāpēc tas, ko mēs Rīgā varam darīt, mēs sadarbībā ar mūsu pašvaldības policiju, un tas nav maz, teiksim, tu tā mazliet, es negribu teikt ievājoši, bet tu teici, ko tad mēs Rīgā? Mums nav armija, bet Rīgā ir 600 pašvaldības policisti, 600, un tas, nav kaut kas super daudz, bet tas īstenībā ir pietiekami liels resurs, lai mēs varētu spēt, un to arī mēs spējam, veikt šos reidus. Atkal jāsaka uzreiz, tie nebūs reidi tādi, ka tur paņems, pilsētas apkārtni, tur ielēngs, un tad viss un tā tālāk. Bet tas ir par to, kad tiek aizbraukts uz atsevišķām vietām, vai dzīves vietām, vai tās ir darba vietas,
teiksim, un pārbaudīt dokumentu. Un tas ir tā skaitā arī sadarbībā ar valsts drošības dienestu, sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu, piemēram, aizbrauc uz kaut kādu būvniecības objektu, kā tur viss notiekās. Tagad tas viss notiek, un atkal šķiet, ka Rīga to nevar, bet tas savā ziņā fantastiskais ir tas, ka Rīga bez rīkiem, jo lielākoties tas tomēr ir tur saimnes jautājumi un tur armijas jautājums tu piesauc, bet Rīga ar savu iniciatīvu šobrīd ir izdarījusi to, ka tagad pirms pāris dienām nāca klajā iekšlietu ministrs pēkšņi pamodies. Viņš saka, hei, mums ir plāns, mums ir kaut kas, jau stratēģija, vēl kaut kas, kaut arī pirms mēneša, kad mēs tikāmies, kad es uzaicināju sarunu gan valsts drošības dienas, gan pašvaldības policija, valsts policija un robežsardze, tad robežsardze runāja tik atturīgi un kad vispār nekā, un es sapratu, tas ir politiskais signāls, pēc būtības, iekšlietu ministrs. Viņš izlikās, ka nav tās problēmas, jo viņš tā kā ir vienotības apaina, mums tie migranti patīk, mums viņus varbūt pat vajag, teiksim, tas vienotības narratīvs, un viņš negrib politiski cīnīties, bet tagad mēs Rīgā iekustinām, un visos līmeņos mēs sasaucām pēdējo preses konferenci par imigrāciju, Edvards Ratnieks un es, un arī pašvaldības policijas vadītājs Lukas. Un kas notiek? Saimā tajā pašā mirklī paralēli palaiž savu komisiju sēdi imigrācijas, un viņi tā kā izsauc to, viņi sāk dublēt, viņi baidās no mūsu konferencēm, preses konferencēm un tā. Tā kā tāds mazais kopsavilkums, šī problēma ir milzīga, viņa eksponenciāli šobrīd pieaug, tas, kas ir būtiskākais, mēs reidus šobrīd jau veicam, tas viss process ir sācies, skaidrs, ka mēs neatradīsim daudz nelegālos imigrants, problēma ir legālā imigrācija, aiztaisīt ciet šos vārtus, kas ir izglītībā ļoti, ļoti spēcīgi izteikts, un tur ir absurdi, tur ir tas, ka tur atbrauc students, paņem līdzi savu ģimeni, un tad beigās paņem līdzi visu savu ciemu. Priekš kā mums tas Indijas ciems īstenībā, to atļaus tas regulējums, kas ir. Šobrīd tiek uzrakstīts jauns imigrācijas likums, ir otrais lasījums jau saimā komisijā apstiprināts, saimā vēl nav, bet tur viss iet uz priekšu. Tā kā mums ir jāapstādina tas, un es domāju, tāpēc šīs tēmas aktualizācija visos līmeņos, viņi tuvina tam, ka mēs tos vārdus aiztaisīsim, jo kur ir risks? Jā, viens ir tas, ka mums būs katrs otrais indietis šeit Latvijā, bet otra lieta, tu piemini arī Zviedriju, kur tā problēma bija Zviedrijā, un šobrīd ir milzīga problēma, ka viņi veido tādas tā kā bandas balstītas uz kaut kādu nacionalitāti. Tā tad, nezinu, tur arābi, nezinu, narkotikas, tur somālieši paņem tādu rūpalu, tie tur to, tā kā viņas ir bandas, viņi savā starpā dzīvo, un viņas, principā neintegrējās Zviedrijas sabiedrībā, un tāpēc Zviedrija, lai cik viņi būtu tādi sociālistiski un tā tālāk, šobrīd ir pilnīgā šausmās, un mēs to Latvijā negribam piedzīvot. Un te mēs varam minēt, kādas sekas ir kultūrai, kuru piekopja apmēram 1,5 miljonus iedzīvotāju, pret kultūru, kuru piekopja miljards iedzīvotāju. Un ja šīs divas kultūras saliek vienā nelielā zemes pleķītī, tad tālākās sekas īstenībā savas iztēles robežās katrs pats personīgi var iztēloties. Mēs tā baigi politkorekti cenšamies izteikties, un tas ir ok, bet es teiktu, es vienkāršāks cilvēks es teiktu, bet mums viņas nevajag vienkārši. Mums viņas vienkārši nevajag. Turpat nav tādas gudrās domas, ka mēs esam maz un mēs esam daudz un tā tālāk. Atcerieties, mēs esam latvieši un mēs smejoties saku, mēs esam absolūti ekskluzīva tauta, jo mūsu ir maz. Mums ir fantastiska zeme, mēs šeit esam, tā ir mūsu valsts, mūsu latviešu valsts. Mums viņas vienkārši nevajag, un tāpēc ir forši, ka ISMA pelna miljonus, tas nav forši, es ar ironiju to saku, tātad ISMA pelna miljonus, un es teikšu, man prieks, ka jūs to darat, bet varbūt, ja jums svarīgs ir Indijas students, uztaisat to savu skolas filiāli Indijā, un tur māciet. Nevis jūs vienkārši tirgojat termiņu uzturēšanas atļauju ar to, ka jūs it kā mācat, tā arī īsa atbilde, bet mums viņas vienkārši nevajag. Jā, un tomēr kaut arī Rīga tiešām spēja un īstenībā katrai vietvarai, kuras robežās parādās šāda migrācija, būtu tam jāpievērš uzmanība, jo tā ir vietvaras arī atbildība, tomēr nav atrauta no valsts politikas, un ja valsts politika kādā brīdī iet pretējā virzienā, tad attiecīgi sarežģītāk ir attiecīgai vietvarai pret to cīnīties. Ne tikai, piedod, es tev pārtraucu, ne tikai par to, ka valsts politika iet pretējā virzienā, tas, protams, ir grūti, bet redz, mēs, kaut kur es redzēju tādu faktu, ka īstenībā 80% latviešu ir pret imigrāciju, šo trešo valstu, indiešu, pakistāniešu, uzbeku invāziju. 80%. Tas nozīmē, ka, ja mēs to aktualizējam un runājam, tas nozīmē, ka sabiedrības spiediens rada spiedienu arī uz tik īpatnēju pozīcijas partiju kā Vienotība, tāda liberālā partija, pat viņi ir spiesti mainīties, bet tas, ko gan mēs nevaram mainīt, tas, ka Latvijā ir šie liberāļi, un tad tie ir tie 20% nosacīti vai 10%, viņus mēs nekādīgi nevaram, un tad viņi
viņi saprot, ka jā, viņi nevar teikt, mēs esam par imigrāciju, viņi nevar teikt, jo tad neviens, sabiedrība ir pret to visu, un tad viņi saka, izmanto tādu retoriku, viņi saka, bet kā jūs tos reidus taisīsiet, vai dieniņ, jūs pieiesiet klāt cilvēkam un uzprasīsiet viņam pasi, vai manu dieniņu, saprotiet, un tad viņi sāk apelēt pie tā, viņi saka, tas taču ir rasisms. Bet kāds rasisms? Kā tu pienāc, tu redzi, ka viņi tur ir, teiksim, tur viņi varētu tā kā šeit būt ciemos, varbūt turisti. Es nezinu, es esmu ārzemēs, man arī pasi uzprasīt, kas tur tāds, es esmu turists, es parādu pasi, ej tālāk, tas ir vienkārši dokumentu pārbauda. Tā kā, diemžēl ar šis, es pat teiktu, ir vēl tāds būtiskāks spiediens, pat nevis tāds politiskais uzstādījums, kas ir, vienotība, tā kā grib to migrāciju, viņi saka, jā, mums vajag migrants, bet ne tik daudz pat no viņiem, bet no šiem liberāļiem, kas ir, tā kā, sabiedrībā, pat ne tikai politikā. Mūsu koalīcijā Rīgas domē un esošais pilsētas mērs ir no Progresīvo partijas, un mēs esam dzirdējuši, un tas ir publiski izskanējis, viņa šo te negatīvo vērtējumu Nacionālās apvienības veiktajām darbībām, kas patiesībā ir mūsu priekšvēlēšanu solījumu pildīšana un nekas vairāk. Tad velkot paralēles starp šo te mēra, es to sauktu par pseidoliberālismu, bet pieņemsim, ka tas ir liberāla politika, un mūsu aizsardzības ministru, kurš vēl nesen nezināja, vai tā Latgale ir vai nav Latvijas sastāvā. Tagad viņš zina, kļūstot par ministru uzzināja. Tad, lūk, velkot šīs paralēles, mēs saprotam, ka tomēr šīs lietas ir saistītas kaut vai tik tālu, kad ja resurs, kas valsts līmenī nodarbojās ar robežu sargāšanu vai teiksim, ar iekšlietām, ja šīs un vietvara, ja ir vienota izpratne par to, kas ir jāpanāk, kādam rezultātam jābūt paskatās pāri robežai uz Skandināviju un redz, kādi tur ir bijuši rezultāti, izdara kaut kādus secinājumus. Ja paši nespēja, tad pajautā un viņiem pasaka to priekšā, tad ieskatoties mazliet nākotnē. Un kaut arī tu esi Rīgas domas deputāts un nevis Saeimas un galīgi ne ministrs. Tad tomēr kāda izskatītos tā nākotne, tuvā nākotne, kad mainoties koalīcijai un Nacionālajai apvienībai iegūstot iespēju šīs lietas noteikt arī valsts līmenī, kas būtu šī te, tu pieminēji augstskolu, kura pelna naudu, tas nav noslēpums, būtībā tirgojot šo te uzturēšanos Latvijā un nenesot nekādu atbildību par to, kas tālāk notiek ar šiem cilvēkiem. Tad lūk, kas ir tas, un es neprasu konkrētu likuma pantu, ko mēs nomainīsim, bet kopējā pieejā, ko nomainot, mēs varam to efektivizēt un tomēr to savu valstu pasargāt. Jā, es iezīmētu divas lietas. Viena lieta priekš izglītības un viena priekš darba. Kas uzreiz jāsaprot, tad esošais likuma redakcija, viņš ir ļoti, ļoti vecs, nezinu, vai 35 gadus vai 30, bet viņš ir ļoti vecs. Šobrīd Saeimā raksta šo pašu likumu, tā kā burtiski no jauna, šo imigrācijas, un viņš tagad ir 2. lasījums, un tad būs 3. lasījums. Attiecībā uz augstskolām man ir pilnīgi konkrēts piedāvājums, ko es ir aizsūtu izglītības ministrijai. Viņi tā kā sabijušies un neatbild jau kaut kāds 20-25 dienas. Es ceru, ka skatīsimies 30 dienu laikā, viņiem ir jāatbild, man kā komitejas vadītājiem, un kā jebkuram iedzīvotājiem 30 dienu laikā jāatbild, bet pagaidām nav atbildējuši. Mans priekšlikums pavisam konkrēts un precīzs, ka trešo valstu pilsoņi var būt noteikts procents no kopējā studentu skaita augstskolā. Tātad, un šeit mēs runājam par trešo valstu pilsoņiem, mēs nerunājam par Eiropas Savienības pilsoņiem. Uzreiz tā kā nošķiram, tāpēc, ka mēs, pirmkārt, mums nav juridisku pamata pateikt Eiropas Savienības pilsonim, nē, vienalga kāds viņš no kuras valsts ir, un mēs esam kopējā tur, un mēs respektējam to. Bet es teiktu, tas ir ok, mēs gaidām ciemos vāciešus, vai angļus, vai zviedrus, vai frančus, un brauciet studēt. Un neatkarīgi no rases, un neatkarīgi no rases un valodas. Cīnamies tajā virzienā, bet to mūsu augstskolas, es negribu viņus tagad vainot, bet tur viņus tā kā nav spējīgs piesaistīt, un tad ņems šo trešo. Mēs runājam par trešo valstu pilsoņu, skaidrs, ka tur arī būtu iekšā arī Ukraina un Krievija automātiski iekšā, bet tātad, ja piemēram tie ir 5%, tātad dārgā ISMA, kas tagad ir šīs spiediena rezultātā nomainījusi augstskolas nosaukumu, tagad viņi sauc kaut kādu Nordic Industrial School, bet ja jūs gribat paņemt 5 studentus no Indijas, tad esiet tik laipni un piesaistiet 95 no Latvijas vai Eiropas Savienības. Un tad viņi ir spiesti konkurēt ar kvalitāti, lai piesaistītu Latvijas vai Eiropas Savienības studentus. Un tad ir pilnīgi cita bilde. Un tas ir tas, ko es esmu nosūtījis, un es esmu runājis arī ar mūsu Saeimas deputātiem, gan Jānu Dombrau, gan Edviņš Nor, kas ir šajā jomā. Un Edviņš Nor teica ļoti labs priekšlikums, un potenciāli mēs viņu virzīsim uz 3. redakciju Saeimā. Tas ir atbilstoši par izglītību. Skaidrs, ka tur ir arī jāiestrādā šīs normas par to, ka, ja brauc students, viņš nevar visu ciemu paņemt līdz savu Indijas. Viņš vienkārši atbrauc tur, vai varbūt maksimums vēl tur, nezinu, tur sievu, piemēram, līdz, bet, un tas ir zem jautājums, ziņas par to var diskutēt, bet ne jau tas, ka tur vienkārši beigās viss ciems pārceļās. Savukārt,
savukārt uz šīm darba termiņu uzturēšanās atļaujām, ir visi termiņu uzturēšanās atļaujas, bet tur ir pazīmes ļoti daudz, kaut kāds tur, 30, 50. Jau šobrīd es saprotu, ka šajā jaunajā imigrācijas likumā ir iestrādāta atsauce, ka ja grib piesaistīt imigrantu, tad ir nepieciešams darba inspekcijas, tās apliecinājums par to, ka jā, ir ok, ka tu viņu tā kā importē. Piemēram, mēs gribētu attīstīt kosmosa industriju, tātad viņi saka, hei, importējam, vai programmētāji augsts līmeni, viņi saka, importējam. Bet ja aiziet cilvēki, aiziet kompānija un saka, mēs gribam 100 Bolt vadātājus ieimportēt no Indijas, tad darba inspekcija pasaka, pagab, nevajag mums īstenībā, mums priekš kām. Un tas, starp citu, strādā arī Ziemeļvalstīs, tagad ir jau tas atregulēts un tā tālāk. Tā ir tāda laba norma, kad vienkārši mēs, tā teikt, nopērkam tos darbiniekus, kas mums ir nepieciešami kā valsts, saskaņā ar mūsu vīziju, ar mūsu stratēģiju. Tātad tās ir tehnoloģijas, tās ir gan tāpat programmēšana, inženierzinātnes un vispārējais. Nevis mēs vienkārši, ievelkam iekšā Latvijā kaut kāds, katru, kurš grib, kurš nemāka angļu valodā nevienu vārdu, kurš vienkārši nodarbosies ar to, ka vadās, man liekas, ka mēs neesam tik izmisuši, ka mums vajag katram atvest Bolt sūtījumu. Un mums ir arī vietēji, kas tā rezultātā ir izkonkurēti, jo viņi strādā pa zemākām algām. Iespējams, viņi nemaksā nodokļus vai vismaz nepilnā apmērā. Un principā mēs šobrīd nodaram kaitējumu sev. Tā kā šie divi risinājumi, tātad kvotas izglītībā un savukārt darbā mums ir sasaist, kas jau šobrīd tiek iestrādāts sasaist ar šo darba inspekciju, lai viņi ir kā tāds pēdējais lēmējs, vajag mums šo profesiju vai nevajag. Un turpinot tēmas, kas tomēr tā vai citādi ir saistītas ar kaimiņu valsts agresiju un notiekošo karu Ukrainā, un šoreiz šai lietai pieķeroties jau krietni fiziskāk, pamošanās zvaniņš Ukrainai pienāca pēkšņi un ātri. Mēs mostamies jau 4. gadu, un proti lietas, kuras ir atkarīgas no vietvarām, un tās ir bumbu patvērsmes. Kaimiņi karo 4 gadus. Neesmu manījis pilsētā pārvietojoties, ka mums būtu pa šiem 4 gadiem uzbūvēts vai renovēts vai sauciet kā gribi, nodrošināt iespēju cilvēkiem patvērties šāda kara gadījumā, kas, ļoti iespējams Latvijā nekad nenotiks, bet tomēr. Jā, uzreiz svarīgi ir precīzi, tās ir patvērtnes, nevis patvērsmes, tas ir jāsaprot arī katram klausītājiem, jo mums ir patvērsmes, tur, Gaiziņa ielā 7, kur cilvēkus ar atkarībām aizved, un, vai arī iedzīvotājiem patvērs, bet mums ir par patvērtnēm, un tad tas stāsts ir varbūt mēģinot sapakot tādā īsā koncentrēta atbildē, tātad pa tēzēm. Punkts 1 ir tas, ka šobrīd Rīgā ir marķētas 83 patvērtnes. 83, un tas ir pavisam reāli. Es esmu pats bijis aptuveni pusēs no viņām. Es apbraukāju vienkārši, man tā darba specifika ir tāda, un pirms sākt pieņemt kaut kāds lēmums, es gribu iepazīties ar to mantojumu, kas man ir atstāts. Šīs 83 patvērtnes nenozīmē, ka tās ir patvērtnes, bet tās varētu būt patvērtnes. Un te mēs aizējam mazliet ezotērikā, tādā ziņā, ka negribu vainot iepriekšējos atbildīgos par šo jomu. Nesaukšu uzvārdus, bet tā bija īstenībā vienkārši cilvēku čakarēšana īstenībā un, es teiktu, melošana, jo viņi priekšvēlēšana periodā ar lielu entuziasmu nagloja tās zaļās skaistās patvērtņu zīmes pie patvērtnēm, sakot, ka tagad iet patvērtne. Un es, kad apbraukāju, tad, tur ir bēda ielē. Jā, teorētiski tur ir patvērtne, tur šajā mirklī var gandrīz, lielākajā daļā tur var patvērties šajā mirklī, dažs joprojām ir pat aizkrāmēts, tur pat nevar patvērties. Problēma ir tāda, ka daudzas ir sasmakušas telpas, praktiski nevienā nav ventilācijas sistēma. Viens piemērs, es salīdzinoši nesen pirms dažām nedēļām man apkaimes entuziasti Šampēterī teica, mēs gribam redzēt to savu patvērtni, es saku, nav problēmas, es aizbraukšu tur un atvērs, jo, es viņās tieku iekšā, iedzīvotāji netiek, kas, protams, ir ironiski, un viņi bija kaut kādi 15, 20, mēs nogājām Zāles ielā pagrebā, un mēs tur, es sāku stāstīt vispār par koncepciju 23 minūtes, un mums ap 30 minūti jau sāk trūkt gaisa vienkārši skābeklis, tāpēc, ka mēs bijām kaut kā 20 cilvēki, un tu nevar uzturēties ilgi, bet atgriežoties. Tātad ir 83 patvērtnes, ko valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas ir atzīts, ka teorētiski šīs varētu būt patvērtnes, bet viņas ir jāpielāgo. 4 kritiskās lietas, ko es vienkārši nosaukšu, kas, kurām būtu jābūt, ja mēs gribam uzturēties mazliet ilgāk par, 30 vai 60 minūtēm. Nakti.
Par nakti nerunāsim, bet ilgāk par 30, 60. Es nosaukšu 4, tas neietver visu. Tās ir ventilācijas, kuras starp 83 man šķiet ir varbūt labi, ja kādā, bet principā nav. Tas ir 2 ieejas, kur daļā ir, piemēram, tā tad ir mums Ulbruks ielā šie sociālie nami, tur ir fantastisks, tā kā patvērtnes apakšā, telpas vienkārši. Un tur ir, 5 ieejas katrā patvērtnē, tāpēc, ka tur ir, katrs tas, tā ieeja, tur, kāpņu telpa, kā sauc. Un viņas ir, un skaidrs, ka tur ir 1, 2, 3, 4, 5. Tātad 2 ieejas, tas ir ūdens, un tā ir kanalizācija. Teiksim, viens pods, nezinu, vai vēl kaut kas, jo, ja tu gribi uzturēties, piemēram, visu nakti. Bet viss kritiskākais, es pat teiktu, un labi, 2 ieejas arī ir kritiski, bet tas ir ventilācija, jo tu vienkārši fiziski nakti, tu sāksi smakt tur visu, jo logi arī mums jātais ciet. Tur ir logi arī, es neteikšu par to, ka logs, tur ar maisiem jāiztais ciet, un tad ir svarīgi saprast vēl iedzīvotājiem, ko es katrā tikšanās stāstu, vienalga, kur tātad, kam mums ir patvērtnes domātas. Patvērtne nav domāta tiešam raķetes trāpījumam. Tātad, ja ir tieši raķetes trāpījums, tas, ko mēs redzam Ukrainā, kad tā raķete, es pats biju Ukrainā, arī dzinu džipus kopā ar Helmaņu kungu, un tad es skatos, ir māja, un tā raķete iziet burtiski cauri 1, 2, 3, 4, 5 stāviem, un tad viņi vai aiziet pat līdz apakšai burtiski, vai nē, bet viņi iziet cauri visam. Ja mums, piedodiet, tajā bērndārzā trāpīs raķete, viņi izies cauri tiem 2 stāviem un visai patvērtnē. Mēs patveramies no triecienu viļņiem, tātad, ja nokrīt raķete, Iskanders 100 metru attālumā, ir milzīgs triecienu vilnis, tā kā gan stīkli, gan vienkārši šis vilnis, kas var mūs saraut gabalos. Mēs no tā patveramies, un mēs patveramies no droniem. Tātad visi dronu uzbrukumi, tu esi tā kā iekšā aiz sienām, tu esi patvēries, ja tev šķir viena siena, viņš nevar, tā kā izlausties cauri tas drons ar to lādiņu. Lūk, tā kā tas ir svarīgi saprast, mums ir 83 marķētas, tā labā ziņa šobrīd ir tāda, kad burtiski nesen bija preses konferences, kur arī ar lielu prieku var paziņot, ka ir 141 projekts, kas ir ar ERA finansējumu tiks labi iekārtos. Tātad šīs būs gan šīs 83, gan vēl klāt būs 141 patvērtne Rīgā turpmāko 2 gadu laikā. Tātad 26. un 27. gadā izbūvēs. Mēs šobrīd īpašuma departaments gatavo iesniegumu, tur šobrīd jau projekti tiek zīmēti, ko katrā no šīm patvērtnēm darīs. Tieši kādas ventilācijas, kurās vietās, kaut kur ir jānoņem koks, jo RFam nepatīk, kad patvērtnēs atrodas koks un degoši, jebkas degoši, tā ka tas mums ir jānoplēš nost, bet tas viss tiks darīts, un tātad mums būs 141 patvērtne. Lielākā daļa, lielākā nē, es teiktu pusi, drusku vairāk, tās ir skolas bērndārzi. Man šķiet, ka tas vektors ir ļoti, ļoti pareizs, tātad mēs primāri pasargāsim mūsu bērnus. Man liekas, ka tas ir pareizi, gan bērndārs, gan skolas. Tātad noskrien viņi, noskrien audzinātāji, un tad, ja tur ir vēl vietas, tad mēs pieņemam arī no apkaimēm. Mēs pasargāsim bērnus, bet ir arī, ne tikai tur, ir arī citiem pieejams. Un vēl svarīgi uzsvērt par patvērtnēm, ka šīs ir multifunkcionāls, jeb ar duālu pielietojumu, ar domu, ka kamēr nav kara apstākļi vai uzlidojuma apstākļi un tā tālāk, tikmēr viņas tur varēs tenisa galdus nolikt, sporta sekcijas, boks, tur brīvā cīņa. No apkaimes cilvēki varēs nākt spēlēt tenisu vai, vienalga, kas tur atradīsies, bērni varēs. Un ja ir kara apstākļi, tad mums ir 24 stundā tur visā ātri jāsavāc, un viņas izmantos kā patvērtnes. Tā kā es domāju, ka tie soļi tiek spērti, skaidrs, ka pagaidām tas nav pietiekoši. Tā teorija saka, ka patvērtnēm ir jābūt aptuveni trešdaļai iedzīvotāji. Ja mums ir 600 000, tad mums vajadzētu 200 000 paredzēt patvērtnes. Tas ir tāds kopējais standarts pasaulē, 1/3 vienkārši. Bet mums līdz tam vēl būtu ceļš ejams. Šobrīd, ja mēs tā 141 sakārtosim, tad tie ir aptuveni 10%. Mums vajag vēl mazliet klāt. Bet paralēli arī valsts iegulda patvērtnēs. Un pēdējais noslēdzot par šo tādu, ko es arī gribu pateikt skatītājiem, un tas ir katram jāsaprot, ka ja lido tā Iskander raķete no Krievijas, mēs viņu tā kā radaros noķeram, mēs saņemam ziņu, tad cilvēkam ir burtiski 3-4 minūtes laika. Tas nav tā, ka tu ar kompasu varēsi staigāt pa patvērtnēm, pa rajonu, pa apkaimu un meklēt, kur tad man tagad patvērties. Tev ir burtiski 3-4 minūtes. Tas ir tas, kas notiek Ukrainā, tas ir tas, kas Izrēlā, tur ir vēl traģiskāk, jo tur ir vēl blakus. Tad tu vari vienkārši noskriet uz pagrabu, un tāpēc es teiktu, ka, dārgais skatītāji, lejā apskaties. Ja tu dzīvo privātmājā, apskaties, vai tev savā pagrabā ir kaut kāds stūrīts, kur patvērties, kur nav kur logi un tā ir, viss kārtībā, tur atradīs vietu. Tas ir arī drošākā vieta. Ja tu esi daudz tā mājā, tad apskaties, vai tu tiec pagrabā iekšā, vai tur ir izkrāmēts, un vai tur varētu tikt iekšā, ja sāksies šie uzlidojumi. Un vēl svarīgi saprast, ka obligāti tam nav jābūt pagrabam. Piemēram, mēs runājam, vienā kapitāla sabiedrības pilsētas ar kritisko infrastruktūru, nesaukšu atkal nosaukumu varbūt, bet es saku, vai
vai jums saviem darbiniekiem ir patvērtnes visur? Viņi saka, nu šeit mums ir centrālā vietā, bet tur, kur mēs esam izvietoti vēl visādās vietās, tur nav. Viņi saka, bet mēs šobrīd strādājam pie tā, lai tur būtu tādas, nu tā kā angāra tipa būves, kurās vienkārši cilvēkiem patvērties. Nav obligāti jābūt pagrabā. Ir svarīgi tas, ka mums ir tādas tā kā siena priekšā un nav stikla nekādi. Un mēs vienkārši patveramies tur. Tātad runājot par lietām, saka, varoņus nesauksim, nu laikam nav liela jēga, jo iepriekšējā domas koalīcija tāpat visiem zinām, kurš nezin, internetā paskatieties, atradīsiet, bet tas, ko jūs šādā veidā atradīsiet, ir arī tas, ka nav jau tā, ka šī koalīcija atšķirtos pilnībā, un tie paši cilvēki, kas daļa no viņiem, ja neskait Nacionāla apvienība, tad ir tie paši spēki, kas bija iepriekšējā sasaukumā. Un pēdējā laikā Rīga ir izskanējusi masu informācijas līdzekļos, ziņās, portālos, ne tai pozitīvākajā gaismā ar dažādiem jūtami ne vienas dienas sakrātām problēmām izskanējusi. Un proti, tas ir gan skandāls centrāla tirgu par nepareizu nesaimniecisku rīcību un pat kriminālu rīcību. Tas ir tāpat Rīgas ostas sargāšana, kur, protams, saprotam, ka Rīgas doma tikai daļēji kaut ko var ietekmēt. Nesakārtotie iepirkumi. Vai nav tā sajūta, ka Nacionāla apvienība uzņemoties daļu no pilsētas vadības un savās jomās cenšoties ieviest kārtību un plānojot uz priekšu lietas, kuras tu nosauc, vai nav tā, ka ir jānes smagums un jāatbild par tām neizdarībām, ko mūsu tagadējie kolēģi un iepriekšējie koalīciju sastāvā esošie politiķi ir savārījuši? Kāds ir tavs viedoklis? Es domāju, tu jau diezgan precīzi noraksturoji, bet var piekrist. Tā korupcija tā ir tāda viena ēlišķīga padarīšana īstenībā. Vienalga kādu laika periodu, kādu gadsimtu mēs skatāmies, vienalga kuru valstu mēs skatāmies, tā korupcija ir tā kā neiznīdējama. Vienkārši tā ir tā cilvēka daba. Ja mēs runājam par Rīgu, šis tirgus bija izsmeļošais tāds nekā personīgs sižets arī, kur tika izstāstīts. Protams, kad tur tā nasta, kas tiek nesta tāda karmiskā, tas centrāla tirgus, man liekas, tāds ārprātīgi korumpēts, un tāds ir bijis burtiski visu 3-5 gadus, un tur darījušies saskaņas laikā, kā mēs redzējām, visi Abramos un tā tālāk, viņi jau ir notiesāti un sēž cietumā tur un visos līmeņos. Es domāju, ka šobrīd tā pārvaldība ir labāka. Teiksim, man prasīt, vai man ir ticība augstākajai vadībai, man liekas, ka viņi sauc Valkers, šis valsts priekšsēdētājs Rīgas namos, kas tā skaitā atbild par centrālu tirgu. Es domāju, ka viņš cenšas strādāt pēc labākās sirdsapziņas. Es nevaru garantēt, ka viņš ir 100% godīgs. Nezinu, es nevaru, es viņam blakus nestāvu. Bet es domāju, ka ir notikuši labi procesi. Bet tajā pašā laikā, tā sistēma ir kaut kāda radīta. Un šeit jau tas, šis korupcijas skandāls, viņš jau nebija tā kā, tur politiskā līmenī. Viņš pat nebija Rīgas nama vadības līmenī. Tas bija tāds vidējais līmenis, kur es saprotu, stāsts ir par to, kā tiek sadalītas vietas, tur atkal izspiež kukuļus, tur grib labāku vietu tirgu, tad tu man dod tur kuku naudu un vēl kaut kas. Un skaidrs, kad uzņēmējiem vienkārši apnīk, ka viņi tā kā nēro, viņš vienkārši pieslēdz policiju un viņi sēdēs draudzīgi visi tie, kas tur izspietos kukuļus no Rīgas nama struktūra vienības centrāla tirgus, jo tas, ka es domāju, ka tas bija labi, ka tas centrāla tirgus tika pievienots Rīgas namiem, jo man šķiet, ka, ja mēs šīs mazās struktūra vienības tomēr saliekam kopā, mēs varam kaut kādu korporatīvo pārvaldību kaut kādu ieviest, tādu vismaz augstākā līmenī, jo katra, tā mazā, tur centrāla tirgus, es nezinu, tur šausmu lietas darījās, es domāju, pirms 10 gadiem un 20. Tur visi tie darbinieki pieņem saskaņas, ko viņi tur pieņēma, bet, un tā sistēma kaut kāda ir iedēstīta tajā visā, tā prakse tur ir bijusi, un redz, viņi turpina tur darīt, un var pievienoties Rīgas izpildu direktoram Langas kungu sacītājiem, kad viņš sagaida konkrētu redzējumu no Rīgas nama vadības, pārliecinoši par to, kā viņi novērsīs, kad ir kaut kādi lēmumi par naudu, tiek pieņemt vērt vienpersoniski. Nezinu, kādas vietas tur sadala vai kur un kas. Un šobrīd sanāk tā, ka tas ir vienpersonisks lēmums, tur, pusoficiāls, tur kaut kāds vidējais līmenis pieņem un sākās korupcija. Teorētiski tas var aiziet pat līdz augšai, teiksim, kā tur bija stāstīts, ka tur kā iekasēja naudu un tad tur dalies visi. Nezinu, es tajā negribētu, to attīstīt, bet es domāju, ka, tur pavisam konkrēti korupcija bija un ir jāuzlabo tie procesi. Skaidrs, ka tas neskan tā baigi
tā populāri, tie procesi, atkal tur uzlabos procesi, bet tomēr tur, kur ir jebkuri lēmumi, ir jābūt kaut kāds lēmumu pieņemšanas mehānismam, kur ir vairāk kā viens cilvēks, ir vairāk lēmumu, viņa apstiprina. Un saprotiet, tad tas process kļūst caurspīdīgs, un tiklīdz viņš kļūst caurspīdīgs, ir kaut kāda kritērija, kas ir jāizdara vai nav jāizdara. Vajadzētu noņemt nostāju šaubas, kad uzņēmējiem ir kaut kas, jāsamākslo, jāmaksā par to, lai izpildītu kritērijus. Ir kritērija, ir kaut kāds konkurss, piesakās un darbojās. Es domāju, ka kaut kāds pārmetums tas ir arī Rīgstam vadībā esošai, nevajag spēlēt paslēpes. Tātad, ja tas kaut kas tāds notika, tas nozīmē, tas nebija viss šis mehānisms izstrādāts. Un tas ir tas nelielais pārmetums, kad viņi to nebija spējuši nokontrolēt. Un es domāju, ka nevelti amatu zaudē ne tikai tie, kas ir apsūdzēti korupcijā un visdrīzāk sēdēs cietumā, bet arī ir bijusi Rīgas centrāla tirgus vadītāja, tagad Rīgas nama, struktūra vienības Rīgas centrāla tirgus vadītāja Vārna. Viņa tika atstādināta no amata uz izmeklēšanas periodu, iekšējās izmeklēšanas, un es apšaubītu, kad viņa atgriezīsies, jo es domāju, ka tā ir diezgan lielā mērā tieši viņas atbildība, ka šāda kontrolas mehānismi netika ieviest. Tu minēji par brīvostu, to es noskatījos, tur gan man palika šausmīgi, un varbūt pat nevis šausmīgi tas fakts, kas ir noticis, bet tā drausmīgā bezpalīdzības sajūta. Un tur nav stāsts par Rīgu, tur ir stāsts tāds kopējais. Tā kā mums ir Rīgas osta, manuprāt, strateģiskākais objekts viens no Rīgas osta, Liepājas osta, Ventspils osta, Rīgas lidosta, hidroelektrostacija, nav jābūt militāram ekspertam, lai nosaukt šos visus, tā kā ūdens, visāds teci un tā tālāk. Viņi vienkārši ir. Un tagad sanāk, ka kaut kādiem, es piedodiet, bet pusbandītiem tiek vienkārši atdota apsardzgāšana, un tepat nav stāsts par NATO kravām, kas, protams, tā kā izvilkt lielu priekšplānā, bet vispār, kas par drošību ostā ir atbildīgi kaut kādu pilnīgi jocīgus uzņēmums, kurš paņem vēl jocīgāku uzņēmumu, kurš labi ir gājis kopā tur ar Rosļiko un Alternatīvu, un tad prasa, un tad Rīgas brīvos vadītājs, viņš tā kā izpleš rokas, viņš saka, ko es varu izdarīt? Es jau neko nevaru izdarīt. Droši vien, ka zemākā cena. Ok. Prasa Klenbergam. Klenbergs saka, Rīga neko neatbild, Rīga neko nezina. Tad aiziet uzprasa aizsardzības ministram progresīvo pārstāvim. Sprūdams, saka, es neko nezinu, tas uz mums neatbild. Veči, nopietni. Tā kā šobrīd tā sajūta ir tāda, kad visi saka, tas uz kādu citu attiecās. Un tad ir jautājums. Un ja godīgi jāsaka, noskatoties šo sižetu, man šķiet, ka valsts drošības dienas tajā procesā nav iesaistīts. Viņš nav izvērtējis tos cilvēkus, lai arī viņi saka, tur jau valsts drošības dienas ir izvērtējis, bet kāds ir palūdzis izvērtēt šos cilvēkus valsts drošības dienas, tos, kas tur strādās īstenībā. Tas ir tāds absolūts absurds, un tas ir nevis par Rīgu vai par kādu konkrētu iestādi, bet tas ir tāda kopējā bezpalīdzība, kas notiek valstī. Un es šeit, es negribu tā kā rādīt ar pirkstu tā kā uz kaut ko citu, bet es teiktu, tas ir tas vājprātīgās vienotības politikas rezultāts, kad, ir pārāk ilgi aizsēdējušies pie varas cilvēki, jo redziet, ilgstoša vara korumpē, un tas, kas ir noticis, diemžēl, Latvijā, kad ir tāda, vienkārši ir foršāk neko nedarīt, viņi neko nedara, izliekās, ka ne par ko atbildīgi nav, ka visā būs labi, jo kaut kāds iniciatīvas tiek sodīts, un tas pēc būtības ir absolūti jāmaina, un arī, Nacionālās apvienības filozofija ir tieši tāpēc strādāt un mainīt un aktivizēt, nevis vienkārši, drausmīgi izskaties, vienkārši drausmīgi. Tur tie stividori noalgoja apsargus, nopietni. Stividori kaut kādi īpašnieki, biznesmeņi vienkārši noalgo apsargus, kas apsargā strateģisko Rīgas ostu, kurā nāk iekšā krāvas. Šausmas. Es nekāds aizstāvības vārds nesameklēšu tam, kas bija redzams par brīvostu. Un turpinot tēmu par drošību. Drošība mums ir plašākā mērogā saistīta ar daudzām lietām, gan ar veselības aprūpi, gan ar izglītību, gan ar demogrāfiju. Viss šīs lietas ir saistītas tā vai citādi ar drošību. Un šai gadījumā runāsim arī par izglītību. Un proti, pēc ilgiem gadiem, ja ne gadu desmitiem, beidzot pateicoties tai skaitā Nacionālajai apvienībai un iespējams pamatā Nacionālajai apvienībai, esam pārgājuši uz izglītību valsts valodā Latvijā, pamatskolās, vidusskolās. Taču ne visur šis process iet vienlīdz raiti uz priekšu, un klausoties Rīgas domes esošā sasaukuma pārstāvis, kur atbild pār izglītības jomu, proti no progresīvajiem, rodās vairāk jautājumu nekā atbildes, un kaut arī tu atbild par drošību un nevis par izglītību, bet tomēr šīs lietas savalkot vienā veselā un saprotot, ka lojalitātei, valodai ir vistiešākais sakars ar drošību valstī un cilvēka
cilvēku vēlmi aizstāvēt savu valsti. Dod lūdzu savu skatījumu, kas notiek Rīgā izglītības jomā un cik efektīvi Rīgā visi mācās latviešu valodā. Jā, paldies. Es domāju, ka tas, kas izskanēja pēdējā, burtiski pēdējo nedēļu laikā, ir šis ārkārtīgi skaudrais Kaspars Pundis stāsts no tas, ko viņš ieraudzīja, nemaldos, tā ir 42. skola. Un tur tas infolauks ir sekojošs, ka viņš tur apvienojās skolas, tā kā bijusī Krievu skola 42. tika vai es nezinu, cits numurs, viņš tika pievienots, tā kā Čiekurkalns latviešu skolai. Un tur tā direktori, es pareizi tagad atceros, Neimanas kundze, viņa paņēma vēstures skolotāju, un tas tur pēc pāris nedēļām tā kā pacēla cepuru aizgāja, un viņai tāds izmisums, un viņa pierunāja Kaspars Pundu, Čiekurkalnu lokālu patriotu, un viņš piekrita mācīt vēsturi 6. 9. klasē. Un viņš ienāca šajā bijušajā tā saucamajā Krievu skolā, jeb bilingvālajā, tur bija tas starposms, un viņa tas skaudrā tā atziņa, ka 50% no skolniekiem nesaprot latviešu valodu. Bērni, kas ir dzimuši Latvijā, kas ir visu dzīvi nodzīvojuši Latvijā, 50% vispār nesaprot latviešu valodu. Un kā viņš nonāca pie secinājuma, ka viņi nesaprot latviešu valodu? Tāpēc, ka viņš teica, viņš tā kā uzķēra, un viņš saka, viņš sagatavoja jautājumus 10 ar vairākām izvēļu variantiem. Tā kā vienai no tām atbildēm jābūt īstai. Un viņš teica, un jūs varat arī grāmatu izmantot, kur jums ir grāmata, sēžat un meklējat atbildes. Un cilvēki nesaprot. Un tas, kad tu nevari mācīt, viņi tur sarunājas savā starpā es izlaidīšu to, ka viņi tur arī par fašistu nodēvē un tā tālāk. Tas ir pilnīgi šausmas. Tātad tas ir fakts, ka 50% konkrēti šajā skolā, es negribu varbūt vispārināt, līdz tam mēs vēl tiksim, bet konkrēti šajā skolā ir 50%, kas vispār nesaprot latviešu valodu 6. 9. klase. Kādēļ tas kļuva iespējams? Mēs varējām dabūt šādu informāciju vispār, tāpēc, ka tā ir Krievu skola, ko pievienoja latviešu skolai. Tur vairs nav tas direktors, kurš piesedz. Te klīst apkārt leģendas, kad īstenībā viņi to latviešu valodas novērtējums ir vienkārši salikuši atzīmes un tā tālāk. Negrib nevienu apvainot, bet vienkārši piesedz. Šeit tas Krievu direktors nav. Viņi iet iekšā latviešu skolā un tur nāk vienkārši īstie skolotāji bez jebkādas piesakšanas un viņi ieraug to ainu. Tas ir šausmas. Un tad, ko mēs izdarījām? Mēs Nacionālā apvienība, Rīgas domas frakcija, mēs momentāli izsaucām uz tikšanos izglītības departamentu vadību. Tev tikai arī atkāpēja, ka izglītība nav progresīvo pārziņā, tā ir vienotības pārziņā. Gan iepriekšējā sasaukumā, gan tagad pa lielam. Tad viņi bija tā kā, tur sākumā tā Geikina bija citā partijā, viņi bija paristos, un tad viņi tā kā ieintegrējās iekšā, un tas jums bija no vienotības. Tā ir vienotība. Viss tas, kas notiek izglītībā Latvijā, vispār visus pēdējos 35 gadus, tā ir vienotības atbildība. Ja mēs lēktu uzreiz uz secinājumu sadaļu, tad vienīgais pareizais risinājums bija pārēja uz latviešu valodu pirms 35 gadiem. Kas mūs bloķēja un stopēja, tā ir vienotība. Kas šobrīd ir atbildīga Rīgas domē par izglītību, tā ir vienotība. Tā kā Geikina vienkārši ir vienotība, nevis progresīvie, jā. Bet mēs izsaucām izglītības departamentu vadību, un te mēs nonākam pie tāda skarbākā, ko es gribu pateikt. Tas ir šausminoši, kad puse no krieviem vispār nesaprot latviešu valodu, bērni, kur īstenībā jābūt gudriem, bet es vēl šausminošāk pateiktu. Mēs izsaucam tagad to izglītības departamentu vadītāju. Nesaukšu uzvārds, es negribu tur tā vairot negācijas, lai arī visiem viss ir skaidrs. Un mēs izstāstam to stāstu, tā skaitā es konfrontēju ar tieši jautājumu, kad ir slikti, ko jūs darīsiet. Mums izskan informācija, viņš saka, nav jau tik traki, tur 50% vai 40% ir tik traki. Es pieņemu, kad ir Krievas skolas, man ir arī ziņojuši, kad ir Krievas skolas, kur nav problēmas Krievu bērniem ar latviešu valodu. Direktori ir dažādi, tiešām direktori ir dažādi, bet pieņemsim, ka 50% Krievas skolu ir šāda situācija. Ko tas nozīmē? Rīgā šobrīd ir aptuveni 40 Krievas skolas, manuprāt, tā vispār no 60 latviešu skolas, 40 Krievas skolas. Tātad 20 skolās mums ir bērni, kas vispār nesaprot latviešu valodu, bet mēs nonākam pie tā skarbākā, ka šī departamenta vadība, vairāk cilvēki, tas nebija viens cilvēks, tie bija vairāk cilvēki, šī vadība. Viņi saka, nē, nav tik traki, nē, mums jau tie ekseļi tur, ko tur, nē,
nu mēs to pašnovērtējumu taisīsim, nu mums būs kaut kādi jauni dati aprīlī. Kādā aprīlī? Nu saprotiet, kādā aprīlī? Un man vienkārši, tas nav ok, kā tiek organizēts darbs, jā, mēs nespējam, tā kā līdz visam aizklāvēties, mēs nekontrolējam izglītības jomu, bet manuprāt, tā ir bezatbildība. Es negribu vainot pat, kas nav pareizi, es negribu vainot izglītības departamentu par to, kad ir šāda situācija, jo ne jau Rīga ir atbildīga, ir Saeimas lēmumi par to, ka mums izglītība krievu valodā bija visi 90. gadi, 0. gadi. Tā viss ir Saeimas atbildība īstenībā. Rīga tur ieceļ direktors un tā tālāk, bet Rīga varēja darīt, bet es tāpēc nemainoju Rīgu, bet es tagad saku, kā departaments, ko tu darīsi? Un man pretī ir vienkārši, mēs vērtēsim, mēs diagnosticēsim, varbūt aprīlis, vēl kaut kas. Ir krīzes situācija. Kaspars Punde teica, viņš jau šobrīd jūtās izdedzis. Cilvēks, kas pirms viņa tur aizgāja, viņš vienkārši ienāca iekšā, viņš ieraudzīja to vājprātu un tieši tāpēc viņš aizgāja pēc 2 nedēļām projām, tāpēc, kad vienkārši to nevar mācīt. Tas mācīšanas process ir 2 reizes lēnāks nekā normāli tam būtu jābūt. Jā, Rīgas domas koalīcija tagad tuvākos gadus sastāvēs no tiem, kas jau tai domē ir ievēlēti. Par visām jomām Nacionālā apvienība droši vien savu varu nodrošināt gluži nevarēs, taču nākamgad mums ir Saeimas vēlēšanas un iespējams tad šī joma ir vēl viena, ko paralēli lielajiem drošības jautājumiem, arī izglītības jomā tomēr caur Saeimas koridoriem un likumu varu tomēr varētu arī labot. Jā, bet es tikai mazliet tā kā reflektējot, es neesmu droši, ka tur ir pat likumiski tik daudz, kas palicis, ko darīt izglītības jomā, jo svarīgākais lēmums bija pārēj uz izglītību latviešu valodā. Un tad, ja tā skatās, piemēram, es esmu pats mežciemietis un piedzimu Mežciemā un atgriezos tagad Mežciemā un nomiršu arī Mežciemā. Šobrīd es tur dzīvoju un dzīvošu. Un, tur ir meita vienkārši iet Mežciemā pamatskolā. Un tur burtiskais sienas ir, krievu skola. Un es iestājos par to, lai tās abas skolas apvienot un dod Dievs, ka viņas apvienojās. Jo viņas ir, identiskas skolas, identiski, nevis bērni identiski, jo tur vienā tomēr krieviski runājuši noticis, pat ne krievu, tur varbūt dažādas tautības, otra latvieši, bet šobrīd viņi visiem ir vienāda programma. Nav pat šis starposms, mistiskais bilingvālā, kas, manuprāt, bija pilnīgi butaforija, jo it kā teica, tur mēs tur procentu skaitam vēl kaut kas, bet tāpat viss notika Krievijā. Kaspars Punds saka, viņš saka, ieiet telpā, tur uz sienām stāv kaut kādi portreti ar zinātniekiem, protams, ka krievu zinātniekiem, un, protams, ka kirilicā visur sarakstīts ir. Tā kā, kāda latviešu skola, kāda patriota var nākt ārā, bet es jebkurā gadījumā iestājos, kad mums arī vajag telpas, tātad, ir 2 identiskas skolas šobrīd, pēc būtības viņas apvienojam, jo viņas sienas šķir, viņas pat tur ir koridors, kaut kur var iziet no vienas uz otru, lai ir viens direktors, 2 telpas, mēs iegūstam telpas, mēs varam, tā kā lielāk, un tas ir normāls process, kas notiek Čiekurkalnā, tur ir vairākās ēkās, Juglā viena skola ir 4 ēkās, tā kā apvienot skolas, tā kā šobrīd mums ir absolūti viena programma, mums ir viss notiek latviešu valodā, tīri tādā likumdošanas ietvarā. Es nedomāju, ka tik daudz ko darīt. Šeit ir stāsts par to, ka uz vietas mums, tā kā novērš šīs problēmas, un tas, ko es sagaidīju no izglītības departamenta vadītāja, tātad, es varbūt sākumā nepateicu, ko mēs sagaidām. Krīzes risinājumu, tātad mums vajag latviešu valodas skolotājs, mums vajag piemaksas, kas varbūt neatrisina. Problēma liela ir, ka nav to latviešu valodas skolotāju, bet veči strādājiet, jūs saņemiet algu, nākat ar risinājumu. Mēs nevienā brīdī nevajag teikt tā, ka, tas ir slikti, šis slikti, bet es sagaidu risinājumu. Bet, ja man pretī saka, mēs jau te viss ir labi, mēs te vēl skatīsimies, vērtēsim, pusgadu, gadu, 100 gadus, tas nav ok, tā tad ir jāstrādā. Es teiktu, ka šobrīd tas bumerangs ir tomēr pašvaldības līmenī, jo beidzot ir visas skolas ir vienāds programmas un atbilstoši mums. Rīgas kontekstā punkts 1 ir, mums ir jāapvieno vienkārši latviešu skolas ar krievu skolām, tādā veidā, savā ziņā likvidējot krievu vadību un ejam uz priekšu, un šīm skolām ir latviešu vadītāji, tiek piesaistīti skolotāji, es negribu teikt, tam jābūt visiem tikai vienīgi latviešiem, bet tie, kas adekvāti spēja pasniegt stundas latviešu valodā. Tas var būt armēns, Azerbaidžāns, Krievs, Baltkrievs vai Ukrains, bet mēs sagaidām perfekts latviešu valodas zināšanas, vienalga, kam tu to pasniedz latvietim, krievam, ukrainim, baltkrievam. Rīga arī tajā virzienā iet, un pateicoties arī Ratniekungam, viņa iniciatīvām tās krievu skolas apvienojās ar latviešu tur katru gadu 3, 4 un tā tālāk, tas process ir pareizs, un mums vienkārši ir jānomaina vēl atsevišķi direktori un jāmaina tā filozofija. Un paralēli šis krīzes menedžments par to, ka mums jāiemāc krievu bērniem latviešu valodu, lai cik tas nebūtu ironiski, 6. 9. klasē.
esošā domas koalīcija strādās vēl pietiekami ilgi. Atgriezīsimies pie šīs sarunas vēl pēc, pāris gadiem un paskatīsimies, kā šis jautājums ir gājis uz priekšu, ņemot vērā, ka konkrēto jomu domē vada tomēr cits spēks, kuram ir bijušas iespējas šo ietekmēt arī iepriekš. Ja mēs runājam par koalīcijas draugiem, nedraugiem un politiskiem spēkiem, ar ko strādāt, nestrādāt kopā, tad Nacionālā apvienība būtībā nepiekrita un neveidoja koalīciju Saeimā ar Jauno vienotību un progresīvajiem, kad radās šī vēlme iegūt visus amatus Jaunai vienotībai, prezidentu, ministru prezidentu. Lūk, un tika izveidot šī, manuprāt, mākslīgā koalīcija, kura tagad tur, kā zirnekļi burciņā, tomēr graužās savā starpā, labi, lai viņiem tā cīņa iet kā iet. Bet Rīgas domē tika izveidot tāda pat koalīcija un šos darbus darīt uz priekšu tomēr Nacionālā apvienība uzņēmās. Tad paskaidro vēlreiz, varbūt saprotamāk un vienkāršāk, kāpēc Rīgā jā un valstī nē. Pareizāk sakot, tieši jautājums par to, kāpēc tad Rīgā tomēr strādāt kopā ar tiem, kuru ideāli un uztvere par varu vispār ir konceptuāli kardināli atšķirīgi no Nacionālās apvienības. Tas ir, es teiktu, ārkārtīgi svarīgs jautājums, ko katram Nacionālās apvienības biedram, vēlētājiem vai potenciālam vēlētājiem ir jāizstāsta. Un es, būdams mazliet tāds radikālos viedokļos, tāpēc es arī tagad teikšu absolūti pārliecību. Mēs nedrīkstējām iet Saeimā ar progresīviem, un es izstāstīšu, ka pat, redziet, es biju Saeimā 9 mēnešus, un neskatoties, ka mūsu neaiziešana ar progresīviem nozīmēja mans Saeimas mandātu zaudēšanu, jo es biju ar mīksto mandātu, tātad es mandātu saņēmu tad, kad mums aizgāja par ministru, mums bija divi ministri no Rīgas vēlēšana apgabala, un tiklīdz valdība krītā, viņi atgriežās Saeimā un es zaudēju mandātu. Neskatoties uz to, es biju pirmais un varētu pat teikt skaļākais, kurš teica, ka ar progresīviem mēs neiesim. Es par to iestājos, es biju ārkārtīgi priecīgs, ka mēs neaizgājām, neskatoties uz to, ka es personiski, egoistiski zaudēju savu mandātu, jo man absolūti nav svarīgs mandāts, man nav svarīgi, savu tā turēšanās pie kaut kāda krēsla, man ir svarīgi, ka Nacionālā apvienība dara pareizas lietas, un tas bija absolūti pareizi, ka mēs neaizgājām, un es uzskatu, ka mēs Saeimā nedrīkstam iet ar progresīviem, es nezinu vai nekad, bet katrā ziņā ne tuvākā laikā. Kāpēc? Tāpēc, kad, redziet, ir milzīga atšķirība starp Saeimu un Rīgu. Saeimā, tur ir tāda deputāta kā Jana Simonovska, es pareizi atceros, tātad viņas vārdu uzvārdu. Ko viņa dara? Viņa visu laiku publiski uzstājas par to, kad mainīt dzimums, tas ir ok, kad vajag bērniem ļaut to darīt. Pieaugušie var darīt ar savu ķermeni, ko grib. Mēs šobrīd vispār neapspriežam pieaugušies, tā ir katra cilvēka brīva izvēle. Manuprāt, nevajag jaukties. Tu esi pieaudzis cilvēks, tu vari darīt, ko gribi, un to arī dari. Bet viņi pa bērniem. Viņi saka, vajag ļaut bērniem mainīt dzimumus, un vajag, labi. Viens ir pat propaganda, ka šobrīd skolā tiek spiest iekšā, tur tieši no izglītības ministrijas, un tur ir mazliet tas ļaunums. Bet ir blokatori. Un tā tālāk, un saprotiet, tas, ko fakti parāda, ka tie bērni, kas ir mainījuši dzimumu ārzemēs, viņi tāpatās pēc brīža saprot, ka tas nav labi, un tas ir, tu nevar vairāk tā kā reversēt to procesu, un viņi iet vēl dziļākā depresijā, viņi uztais pašnāvību. Mēs nevaram Saeimā iet kopā ar progresīviem, tīri ideoloģiski apsvērumu dēļ. Savukārt Rīgā, redziet, mēs nelēmjam par dzimumiem. Mēs, kad vedām sarunas, mēs pateicām tas, kas bija absolūti mūsu sarkanā līnija, ka tāds vājprāts, kas notika, tika izkarināts īpatnējs karogs pie Rīgas domes, kad mērs bija Staķis, viņš izkarināja vienpersonisku karogu. Tas, starp citu, bija viens no katalizatoriem, kāpēc viņš to amatu zaudēja beigās, bet mēs esam pret to. Mums tā sarunas bija, tā tad mums ir kaut kā jāsadzīvo, mums absolūti tas nav pieņemami, un mēs vienojamies. Tātad jūs nekādu šādas karogs Rīgas domē iekšā nevazētu, vai piedoms, vai vēl kaut kur atkal katrs var darīt, ko viņš grib savā ziņā, savā dzīvoklī, bet nav domē nekas tāds. Mēs no savas puses, mēs 16. martā netaisīsim tur Rīgas domu nepārvērtīsim arī, varbūt, lai viņiem tur nav, mēs vienkārši katrs darīsim to, ko mēs darīsim. Mēs 16. martā iesim uz baznīcu, mēs aiziesim gājienā, mēs noliksim ziedus pie brīvības pieminekļa, un to es esmu darījis pēdējos 15 gadus, un to es turpināšu darīt katru gadu. Mums šāda vienošanās bija, un mums nav tur jālēm par šādiem eksistenciāliem, tautai svarīgiem jautājumiem. Mēs lēmjam par ielām, tur, protams, mēs varam bezgalīgi strīdēties, viņi saka, tur tikai riteņbraucēji, mēs sakam mašīnu braucēji, kas brauc
brauc ar mašīnām. Bet tas ir tās, par ko var strīdēties, un tur tās robežas nevajadzētu tik skarbi tā kā novilkt. Un pat šeit mums īstenībā ir problēmas, jo tajā brīdī, ka mēs esam atbildīgi par drošību, mūsu joma ir drošība, un tur, piedodiet, Klenberga kungs atnāk, kurš ir progresīvais, viņš atnāk, viņš pasaka, ka reidi nebūs, un mēs pasakam, ka reidi būs, un to es ar absolūtu pārliecību pateikt, ka ja mums traucētu šos reidus taisīt, Klenbergs kristu. Tas ir pilnīgi, absolūti pie pilnas pārliecības. Mēs esam to iekšēji diskutējuši. Ja mums neļauj realizēt mūsu programmu, mūsu atbildības jomās, mums nav absolūti ne mazākās vajadzības atrasties koalīcijā ar progresīviem. Bet to bija Klenbergs tikai retorikā tur pabļaustījās mazliet, pateica, ka reidi nebūs, bet reidi notiek. Un viņi būs, un viss notiek. Tā kā viņš mēģina varbūt tom savam vēlētājiem pateikt, ka ko tur teiksim, tas vienkārši tā, bet viss notiekās. Bet savādāk, mums Rīgas domē, man liekas absolūti absurdi vienkārši pateikt, ka mēs nevienu strādāt kopā nevaram, tāpēc mēs ejam uz opozīciju kopā, es nezinu, ar Rosļikovu un Brēmani, tas ir absolūti absurdi. Un tad ir jautājums, ar ko strādāt. Un no mūsu ierakuma puses bija, vienkārši tā, skaidrs, ka mūsu apvienotais saraksts ir savā ziņā tuvākais cīņa biedrs, līdzīgi kā Zaļie zemnieki, ja viņi būtu arī iekļuvuši. Šīs divas partijas ir ideoloģiski mums tuvākās. Var patikt, tas var nepatikt, bet, diemžēl tās izvēles ir tādas, kādas viņas ir. Tas ir apvienotais saraksts un Zaļie zemnieki. Zaļie zemnieki neiekļuva Rīgas domē. Tātad tas ir apvienotais saraksts, par to nav divu domu. Vienotība mūs nodeva. Tātad mēs atceramies pirms 3 gadiem, pirms 2 gadiem sanāk šobrīd, bet, viņi ideoloģiski, viņi cenšas izlikties vienmēr pirms katrām vēlēšanām kā nacionāli, kaut gan īstenībā mēs saprotam, ka viņi ir, liberāļi vienkārši, un viņi uzstājas reklāmas kampaņas. Vienmēr tas ir bijis pēdējie 20 gadi, kopš vienotība ir. Viņi saka, pirms vēlēšanām mēs esam nacionāļi, mēs esam par latvisku, un tad vēlēšanas beidzās, un viss tā vēlme pāriet viņiem būt latviskiem. Bet, tik un tā, viņi ir tādi adekvāti lielā vairumā cilvēku, un viņi ir. Un tad mums ir tā izšķiršanās, vienkārši skatāmies. Mums ir vai ko mēs teiktu, vai mēs ejam ar progresīviem, vai mēs ejam ar Šleseru. Tikai viena izvēle. Mēs nevaram uztaisīt koalīciju bez progresīviem un bez Šlesera. Un tas, ko mēs arī mērījām un vērtējam, tas, ko saka Nacionālās apvienības biedri, potenciāli atbalstītāji, vērtējums bija tāds, ka tad jau labāk ar progresīviem, ar kuriem Nacionālā apvienība pirms tam jau bija koalīcijā. Tā tad ar Staķi pirms tam 5 gadus Nacionālā apvienība atradās ar progresīviem. Tāpēc nav nekas tāds īpaši noticis. 5 gadus jau bija Rīgā, un nekas nenotika 5 gadu laikā, ja neskait šo vienu gadījumu ar to izkārto karo, kas bija ārkārtīgi nepatīkams. Mūsu vēlētājs uzskatīja tajā brīdī, kad labāk ar progresīviem nekā ar Šleseru, jo tur tā saiknes ar Krieviju tā kā ik pa brīdim uzvirmo, un tas finansējums, mēs varam spekulēt, no kurienes viņam nāk, bet mēs to tāds hipotēzes neizteiksim, lai mūs neiesūdz tiesā. Bet atbilstoši, izvērtējot, krita izvēle par labu progresīviem, kas, ir tādi, ik pa brīdim tiek piesaukt ideoloģijā tādi prokrieviski arī, lai cik tas nebūtu jocīgi. Tu pieminēji šos Prūdu gadījumu ar Latgali un tā tālāk. Viņi tādi īpatnē, viņi tādi ultraliberāļi un tā tālāk. Bet šeit mums ir jāpārvalda Rīga, un tāpēc, es nesaku, ka tas ir viegli, bet es teiktu, ka viņi mums ir pat varbūt savā ziņā, tādi labāki cilvēcīgi sadarbības partneri nekā, šobrīd vienotība, kas vienkārši ir, tāds ievainots mirstošs zvērs, viņi vienkārši mirs lēnām, viņi nebūs vairāk. Un šobrīd viņi bija absolūtā vara, viņiem bija valsts prezidents, viņiem bija premjers, viņiem bija valdībā puse no ministrijām, viņiem bija Rīgas mērs un tā tālāk. Un tad pēkšņi viņi Rīgā palika 4. vietā. Pirmais bija Šlesers, otrais bija progresīvie Nacionālā apvienība, un tad tikai vienot. Viņi 4. vietā, viņiem vairs nav mērs, viņiem vairs nav puse no komitejā. Un viņi šobrīd uzvedās, tā ka viņi joprojām nav apskatījušies vēlēšana rezultāts, tā ka tāds ievainots tāds, kurš visu laiku kaprīs bērns, kurš visu laiku ir ar visu neapmienāts. Es neteiktu, ka mums tā sadarbība progresīviem ir slikta. Protams, mēs varam bezgalīgi strīdēties par tiem veloceliņiem un tas skandāls, kas bija Imantā, teiksim, un tā tālāk, kas arī ir kūrēts tur sākotnēji no vienotības, pēc tam no progresīviem. Mēs par daudz ko varam strīdēties ar viņiem, bet es domāju, ka tā sadarbība ir pietiekami laba ar progresīviem. Es negribu neko teikt. Mums tur nav jārunā par ideoloģiskiem jautājumiem. Mums savā ziņā pat nav par valodu tik daudz jārunā. Tā tad redziet arī tur par imigrantiem jāreku mums ir jārunā, jo tā ir problēma. Tā
tādiem progresīvi pietuvinātā Raubiško, kas bija no paristiem laikam, bet tas viss viens un tas pats. Viņi ir par imigrāciju, nevis vienkārši vārdos, bet darbos. Viņi taisa kontrabandu, viņi tik notiesāti. Bet redziet, šeit tomēr tā mūsu atbildības joms ir, un es ar pilnu atbildību varu pateikt, ka Klembergs tikai vārdos mums traucē, bet nav bijusi. Viņš iespējams ir arī kaut kādas darbības veicis, bet viss process notiek. Tā kā mums netraucē realizēt mūsu politiku, un tā, kopsavilkumā no tā sacītā, ja mēs Rīgā varam realizēt savu politiku, piemēram, drošības jomā, tad es uzskatu, ka mums ir jābūt šādā koalīcijā un jāizdara maksimāli daudz, ko mēs varam izdarīt, un šajā drošības jomā, ar ko mēs mūsu sarunu arī sākām, mūsu tāda aktīvā tāda darbība retorikā ir izdarījusi pat daudz vairāk nekā šie reidi, jo reidos mēs nenoķersim simtiem un simtiem nelegālu imigrantu, jo problēma ir šī legālā imigrācija, bet mūsu iespēja, tā teikt, platforma runāt par šiem jautājumiem, uzdot jautājumus, un arī valdība, kurā mēs nemaz neesam, mums ir sākusi kustēties un darboties. Tā kā es uzskatu absolūti dzelžaini, kad mēs valsts līmenī ar progresīvajiem bija absolūti pareizi, ka mēs neaizgājām, neskatoties, ka es zaudēju tur, Saeimas deputātu mandātu, es ārkārtīgi lepns par savu izvēlu un nevajadzēja tur iet un neiesim. Savukārt Rīgā, lai mēs, protams, vienmēr varam lepni sēdēt opozīcijā un es atvainojos bļaustīties, kā to dara atsevišķi spēki, bet, manuprāt, ja mēs varam realizēt savu politiku, tad ejam. Ja vien, nav jābalso par kaut kādiem, tādiem nepieņemamiem jautājumiem, tur sākot no karogiem un valodas jautājumiem, piemēram, bet šobrīd tas nekas nav. Es domāju, ka tā izvēle bija absolūti pareiza, bet viss ir visu partneru rokās, piemēram, saku vēlreiz, un to es tiešām uzsveru, kad, ja Klembergs sāks ļodzīties un sāks, neadekvāti uzvesties vai nekoleģiāli, es neizslēdzu, kad varbūt arī koalīcija ar citā sastāvā, meklējot iespējas, jā. Tad strādājam kopā, bet tās robežas ir novilkts pietiekami stingras un visiem ir skaidrs. Jā. Tas, ko tu tagad saki, tas nav noslēpums arī tam pašam Klembergam un pārējiem koalīcijas biedriem. Viņi zina, ka šīs robežas pārkāpjot attiecīgi protams, tas nav tik daudz šajā gadījumā stāsts par tiem pārējiem, jo stāsts pa lielam ir tikai par to mēru. Tādā ziņā, jo, piemēram, kas bija iepriekšējā vēl pirms tam koalīcija pirms 5 gadiem, kad bija Staķa vadībā, diemžēl Staķis bija ārkārtīgi nekoleģiāls vadītājs un viņam bija kaut kādas robežas ar vienotību, bet tas, ka tā viņa attieksme pret Nacionālo apvienību, tur JKP un kas tur vēl bija paristi un viss tas tur, bija ārkārtīgi nekoleģiāli un tāpēc viņš arī pa lielam, nenosrādāja visu termiņu, viņš vienkārši tika atlaists, bet stāsts ir par šo vadītāju. Tātad, ir grūti iedomāties situāciju, kad, partija, kam nav mēra amats, ka viņi tur savā starpā kaut kā tā, parasti tas tā nenotiek, bet vienkārši mērs it kā atbild pa visu Rīgu, bet tur jau ir tā māksla. Viņam vadīt procesus, nevis sākt jaukties iekšā, teiksim, tādā ziņā, kad, piedod Klemberg, ne tev spriest par to, kur pašvaldības policija strādās. Viņiem tādas juridiski, paldies Saeimai, kas aptuveni šī gada martā pašvaldības policijai deva iespēju strādāt ar nelegālo imigrāciju, tātad viņi to var darīt, un Klemberga Nacionālā apvienība liks prioritātes. Jā, mēs varam tur diskutēt, pat šādas sarunas nav bijušas, bet tas, ka viņš iznāk paziņo, man liekas, tas nav korekti, bet es vēlreiz uzsveru, kad nav notikusi faktiska darbība, un ja faktiska darbība notiks, tad Klembergs nebūs mērs tik vienkārši īstenībā. Tas nevis tāpēc, lai, es eskalētu kaut kādā ziņā situāciju, vienkārši, vai mēs koleģiāli strādājam, vai arī mēs nestrādājam, un ja mums netraucē strādāt, mēs realizēsim programmu, un es domāju, ka šī koalīcija var ilgi nostrādāt. Jo skaidrāk valoda, jo mazāk pārsteigumu. Tagad vēl pēdējais tāds jautājums, kas varbūt neietilpst tiešos tos pienākumos, taču tomēr katra dome, katra vietvara, tāpat kā valsts lem par savu budžetu, skaita naudiņu, nauda vajadzīga būs patvērtnēm, nauda būs vajadzīga skolu apvienošanām, nauda būs vajadzīga pedagoģu algām un tā tālāk un tā joprojām. Un pagājušajā nedēļā no mūsu premjeras Siliņas izskanēja valsts budžeta taupības kontekstā frāze par to, ka nesot jau tādu atsevišķu valsts un pašvaldību budžetu, ka tā naudiņa jau viss tāda kopīga. Tas bija tāpēc, lai attaisnotu šo te ap 60 miljonu eiro ieturēšanu no pašvaldību virziena. Tātad par 100 miljoniem ierobežojot pieaugums nākamā gadā tēriņu un 60 no pašvaldībām. Labi, atturoties šobrīd no tā, ko mēs domājam, vai kādus secinājumus izdarām par šo te premjerministri esošo un viņas politisko nākotni, tomēr kāds būtu tavs skatījums, jo par pilsētas budžetu arī tu balsosi, tad, kad tas nonāks uz balsošanu un būs sastādīts. Tātad iepirkumu efektivizēšana, kur visticamāk ir skaidrs, ka ir iespējams samazinājumi daudzās jomās.
šis te pašvaldību izlīdzināšanas fonds, kurā Rīga ir pietiekami liels donors. Šīs te finanšu lietas, kas skar Rīgu un ne tikai Rīgu. Tavs skatījums, kur tam būtu jāvirzās tālāk un kāpēc mēs nevaram palikt tur, kur esam un pie šādām frāzēm, kad tagad visi budžeti kopīgi, jo visiem jāekonomē. Redz, es varbūt arī tev iedošu nepopulāru atbildi, bet atbildi ir tāda, ka tu centies kaut kā zinātniski padarīt to budžetu. Es teiktu, ka budžets, man var nebūt taisnība, bet budžets, manuprāt, ir abstrakts skaitlis. Kāpēc Rīgai šobrīd ir tāds budžets, kāds viņš ir? Tāpēc, kad kaut kādi cilvēki, kuriem vispār nav nekāda sakara ar Rīgu pat un Rīgas pilsētu, viņi pieņēmuši lēmumu un tā lēmuma rezultātā Rīga samaksā 150 miljonus izlīdzināšanas fondā, drusku pat vairāk. Tā kā pilnīgs absurds. Un Rīgai nav naudas. Rīga nespēja sataisīt un tā nav nekāda abstrakta korupcija vai vēl kaut kas, bet vienkārši tas finansējums nav. Mums ir budžets 1,5 miljards, 600 tūkstošiem iedzīvotāji, mums ir jāizdara viss, pilnīgi viss, un tur ir gan skolotāja algas, gan viss jauna objektu būvniecība, gan viss iela remonts, viss sociālās programmas. Viņš vienkārši kaut kāds tāds ir tas skaitlis. Ir kaut kāds izdomājis izlīdzināšanas fondu, ka mēs maksājam to, lai Līvānos uzbūvētu toleti, pie Daugavas vai vēl kaut kur pa 500 miljonu, pilnīgi absurdu un tā tālāk, un mēs to finansējam. Kādā sakarā? Bet kāds ir izdomājis? Kāds ir izdomājis, kad uzņēmuma ienākuma nodoklis viss aiziet valstī? Nevis būtu normāli, kad, ja pašvaldība piesaist uzņēmēju, viņa cīnās par to uzņēmēju arī tāpēc, lai šis uzņēmējs daļu no savu uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātu savā pašvaldības budžetā, un tas ir tas motivators pašvaldībai strādāt ar tiem uzņēmējiem. Ko mēs arī esam teikuši, kad mēs par šādu te normu iestājamies, tātad, ka uzņēmuma ienākuma nodoklis arī dalās. Mēs viņu sadomā var diskutēt 70, 30, 60, 40 vai vēl kaut kā, bet kad daļa no uzņēmuma ienākuma nodokļa iet uz to pašvaldību, kur ir šī pamata uzņēmē darbības vieta. Lūk, bet jebkurā gadījumā tas skaitlis ir kaut kāds abstrakts. Ir 1,5 miljards, varbūt Rīgai ir vajadzīgs 2 miljardi, bet atkal, līdzīgi kā ar veselības aprūpas pakalpojumiem, nekad mūžā neviens nenodefinēs, kādam ir jābūt veselības aprūpas pakalpojumu budžetam. Mums zobārstniecības pakalpojumi netiek apmaksāti, bet viņi pat Norvēģijā netiek apmaksāti, tāpēc ir kaut kāds pakalpojumu gros, ko apmaksā un neapmaksā. Tāpat Rīga ir kaut kāds budžets, kaut ko mēs varam izdarīt. Mums nogriezīs vēl 10 miljonus, nebūs remonta uz ielām pa 10 miljoniem, varbūt kāds sociālais pakalpojums nebūs. Kaut kā jau satilpināsimies iekšā, tāpēc es vienkārši ar savu jau tādu ilgstošo pieredzi un arī pašam esot finansistam un auditoram, es aicinātu neizturēties kā kaut kas fiksēts un tā, jo pa lielam tas budžets ir kaut kas abstrakts. Viņš vienkārši vēsturisku darbību rezultātā un likumdošanas un tā tālāk, un tad viņi tur iedzīvotāji ienākumu nodoklis tur tik aiziet valstī, tik pašvaldībai, viņi maina to cipriņus vienkārši, lai kaut kā uztaisīt. Vienkārši kaut kāds budžets būs. Pirmkārt jāsaprot ir tas, ka Rīgas pilsētas budžets ir absolūti par mazu, lai mēs spētu augt, attīstīties un investēt Rīgā. Tas vienkārši ir jāsaprot un jāapzinās. Ir izlīdzināšanas fonda 150 miljoni ir absolūti absurds, jo es neredzu iemeslu, kāpēc Rīgai būtu jāfinansē, Līvānu aizkrauks vēl kaut kādas tur 500 miljonus tur, viņi pa to summu uzbūvē, kaut ko brīžiem absurdu Rēzeknē, kaut kāds pirts sabūvē. Piedodiet, tas ir absurdi. Es nesaprotu, kāpēc Rīgai jāfinansē Rēzekņu pirts, ko es piedodiet, bet neizskatās kā adekvāts saimnieks Bartaševics, teiksim, un kaut kāds absurds vienkārši ir, un Rīga to līdzfinansē. Punkts 3 un pēdējais. Es negribētu šobrīd, diskutēt tur tik vai tik vajag. Es teiktu, ka man ir skaidrs prioritātes. Es esmu drošības kārtības komitejas vadītājs. Mana prioritāte, mēs arī to esam runājuši ar pašvaldības policiju un tā tālāk. Mana prioritāte ir ne tik daudz pat patvērtnes, kas, protams, arī ir, un es jau stāstīju, šis projekts ir, es, man liekas, neminēju finansējumu, tātad ir 5,8 miljonu RF, šim 141 objektām 5,8 RF un 10 miljoni ir Rīgas pašvaldības līdzfinansējums. Mums ir šīm patvērtnēm 10 miljonu drošība ir mūsu prioritāte, bet ir 10 miljoni, ko pašvaldība var atļauties. Bet mums daudz svarīgāk ir pat pašvaldības policijas atalgojuma pieaugums. Runa ir par 5%, 7% inflācijas līmenī, mums to vajag nosekt, un tam ir nepieciešami 2 miljoni, un šobrīd mēs vedam sarunas un meklējam paši savās atbildības
atbildības jomās, teiksim, un tas ir tas, par ko es cīnīšos. Man ir ārkārtīgi svarīgi, lai mans atbildības joms cilvēki, pašvaldības policija, tie cilvēki, kas nodrošina drošību kārtību Rīgā. Man ļoti pozitīvs iespējas kopumā ir par pašvaldības policijas. Es apbraukājos visas arī pārvaldes, tātad Rīgā ir 6 pārvaldes, arī ūdens pārvalde vēl. Man ir bijuši daudz gan ar pārvalžu vadītājiem, gan vienkārši policistiem. Es visu laiku komunikācijā esmu, man ir ļoti, ļoti labs viedoklis, un viņi konkurē ar valsts policiju, viņi konkurē ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Mums vienkārši ir nepieciešams. Par to mēs cīnīsimies, un es ļoti ceru, ka mums tas izdosies. Šis algu pieaugums, lai mēs viņus noturētu, lai viņi neizdegtu un tā tālāk. Tas ir tas, kas man svarīgs, teiksim, bet viss tas pārējais, tās valsts spēlītes ar to budžetu, tur, Eviks Siliņa, piedodiet, nav viņa superadekvāts premjeras, nezinu, kā viņi tos 2 gadus ir strādājis, es negribu pateikt pa skarumu un par daudz. Viņi tur nāk ar kaut kādiem paziņojumiem, brīžiem manuprāt, neadekvātiem. Viņiem uzņēmēji saka, sameklēsim rezerves, ietaupītu tur savos apcirkņos, viņi to saka, nē, tur mēs neko tādu nedarīsim, mums sev prēmijas ir jāmaksā, mēs tur kaut kur, ne mums lemt, bet es domāju, ka mēs darīsim labu darbu paši, un es domāju, neskatīsimies. Es domāju, ka tas Damoklis zobens kritīs par Eviku Siliņu varbūt pēc gada vēlēšanās. Nebūs vienotībai 26 vietas, un nebūs arī 20 vietas pēc vēlēšanām nākamajām, bet tas iespējams Evikas Siliņas valdība kritīs šodien, rīt vai parīt, tā kā, ko to arī minēja, šīs cīņas, šīs zirnekļu cīņas burkā, kas tur šobrīd notiek, ko arī, teiksim, ja mēs aizējām uz šo līmeni, tad man likās mazliet tāds ironisks maids, tā kā tas, ka mēs kā opozīcija, ja mēs sakam, tā valdība ir neadekvāta, un šis tiešām ir tas brīdis, kad arī viņi tiešām ir neadekvāti un nepopulāri, bet koalīcijas Zaļo zemnieku savienības biedrs, Saeimas deputāts, nesaukšu uzvārdu, bet Saeimas deputāts publiski pateica, ka šī ir pati nepopulārākā valdība ar milzīgu atrāvienu nepopulārā. Visi ir mīnusos, premjers, visi mīnus, visi. Ko nozīmē nepopulārākā valdība? Tāpēc, ka viņi vienkārši ir, visneadekvātākā, vissliktāk sadarītais darbs īstenībā. Tur nekas tāds īpaši, ar ko lepoties nav. Atbilstoši, šīs ir tās atbildes, bet negribu sūdzēties vēl. Mēs Rīgā izdarīsim pēc labākās sirdsapziņas. Mēs nevaram ietekmēt procesu, ko mēs nevaram ietekmēt, ja šīs 3 koalīcijas partijas Saeimā turēsies ar to 52 balsu no 100 īstenībā ar pēdējiem tādiem izmisuma soļiem, jo Evika Siliņa zina, ka viņa nekad vairs nebūs premjeras, un ļoti iespējams arī vienotība nebūs premjeras, ja šobrīd pat valdība krīt. Ja viņi spējas noturēties šo gadu, mēs neko nevaram izdarīt, tāpēc, ka šīs 3 partijas ir sabloķējušās, un viņas tā kā tāda hronika, tāda pikējošā bumvedē hronika, viņi vienkārši tā kā pikē un krīt, saķērušies visi 3. Tā ir viņa izvēle īstenībā, bet tas, ko mēs darīsim, mēs Rīgā strādāsim, un ja būs iespēja arī Saeimas līmenī, es domāju, ka Nacionālā apvienība ir ļoti labs premjera kandidāts, un arī mēs esam gatavi veidot valdību. Labi, daudzas izsmeļošas, skaidras, varbūt skaudras atbildes, kā kuram. Teikšu tev paldies par šodienas sarunu. Šī noteikti nav pēdējā. Paies laiks atgriezīsimies, gan lai pakontrolētu, kā solījumi pildīti, gan kā visas partijas priekšvēlēšana solījumi, gan kā partija gatavojas Saeimas vēlēšanām. Runāsim tālāk. Paldies, Ivar, un lai visiem labs vakars.